Google jaunais rīks. Tātad tas atrodas Google AI Studio. Es jums nosūtu saiti un atradīsiet saiti arī zem šī te video. Un Google AI Studio ir rīks priekš izstrādātājiem, kur viņi palaiž savas jaunākās lietas, kuras viņi ir uzbūvējuši, lai tad cilvēki varētu patestēt, sniegt atgriezenisko saiti, un tāpēc arī viņš ir atšķirīgs savā izskatā no Gemini, kas ir tātad viņu šis te parastais mākslīgā intelekta rīks, kas ir domāts priekš publikas. Šis rīks ir domāts vairāk priekš izstrādātājiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis rīks nav tik stabils, viņam ir vairāk visādi gļuki un visādas lietas tur notiek un nenotiek, bet tas, ko mēs esam redzējuši, protams, ir, kad arī parastajos rīkos ir gļuki un lietas tur notiek un nenotiek, un viņi nav ļoti stabili, un tā ir vienkārši, kā jau jaunas tehnoloģijas attīstības fāze. Tātad tas, kas mūs šeit interesē, ir augšā kreisajā stūrī Create Prompt. Mēs esam sadaļā, kur tātad šeit jau ir jūsu pazīstamais loks, kur jūs ievadīsiet uzdevumu. Labajā pusē tātad mums ir jāizvēlās šis te Gemini 2.0 Flash Image Generation Experimental ar podziņu hot klāt. Karsts, tas ir pašlaik rīks, kurš sprākst vaļā un visi viņu lieto un mēģina saprast, ko tad ar viņu var izdarīt. Ar ko šis te rīks ir īpašs? Ar to, ka šis rīks ir pirmais tāds, kurš vismaz tādā plus-mínus apmierinošā kvalitātē vai lietojamā kvalitātē spēj pārveidot lietotāja bildes. Es jums sākšu rādīt, iesim cauri, parādīšu dažus piemērus, un tad tālāk jums ir vienkārši jāturpina pašiem eksperimentēt un lietot šo rīku un pētīt, kā jūs viņu varat pielietot priekš sava konkrētā gadījumā. Tātad te mēs varam izvēlēties output formātu, kas ir, jau viņi ir apgriezuši, palicis tikai bilde un teksts, tātad viņi izvadas formāts, kurā mēs saņemam atbildi, ir bilde un teksts. Es patestēju tekstus latviešu valodā, viņš neģenerē. Tad, teiksim, ir iespēja, vai jūs varat notestēt visus šos te promptus, kas jau šeit ir gatavi. Piemēram, pirmais ir bilžu labošana, kur viņš pats tātad ieliek iekšā bildi, un uzdevums ir pievienot šokolādes pārklājumu šiem krosāniem. Un tad tas ir tas, ko arī šis te mākslīgā intelekta rīks izdara. Un tad, teiksim, ir vizuālais stāstiņš. Es pamēģināju šo te vizuālo stāstiņu pārrakstīt latviski. Tātad tas uzdevums būs ģenerējiet stāstu par baltu kazlēnu. Mēs uzrakstīsim par melnu kazlēnu, kas dodas piedzīvojumos fermā 3D animācijas stilā. Katrai ainai izveidojot attēlu. Tātad ar šo te rīku mēs varam pieprasīt gan, kad atbilde ir gan teksts, gan bilde. Un tātad mūsu pieprasījums ir stāsts par melnu kazlēnu 3D animācijas stilā, kur katrai ainai ir attēls. Paskatīsimies, kā šis te tiks galā. Ok, kā jūs redzat, pirmā aina, saulains rīts fermas sētā, fonā redzam zāli koku šķūnīts ar sarkanu jumtu un zilas debesis ar pukainiem mākoņiem. Priekšplānā pie koka sēta stāv maza melna kazlēns ar lielām zinkārīgām acīm. Ok, kā mēs redzam, tā latviešu valoda šim te konkrētiem modelim nav ļoti spēcīga, bet jūs varat to pašu tekstu, teiksim, ņemt un likt iekšā pēc tam ChatGPT un prasīt, lai tas pārraksta šo te tekstu ar jau labāku kvalitāti. Bet katrai ainai ir uzģenerēta bilde. Un tas, ar ko šis te rīks izceļās un ar ko viņš ir superīgs, ka mēs redzam, ka tas ir tas pats kazlēns. Jo iepriekš tā lielākā problēma ar šiem te mākslīgā intelekta rīkiem bija, kad viņi nespēja noturēt to tēlu vienādu visās bildēs. Un tad, tur, ja tu gribēji uzģenerēt, piemēram, savam bērnam tur pasaciņu par kazlēnu, tad tas kazlēns katrā bildē izskatījās savādāks, un tas nebija kvalitatīvi un nebija forši. Un tad tas, ko šis rīks ir atrisinājis, ir, ka tagad tas kazlēns visās bildēs ir tas pats kazlēns. Kā mēs redzam, te ir kaut kāda mazlietiņa problēmiņa, varbūt viņš vienkārši pietur ar zodu šo te burkānu, bet tik un tā mēs esam tikuši pie tā, ka ir stāsts un ir tas pats kazlēns,
visās bildēs, un tātad šīs tā liekās kopā. Tātad tas ir viens no pielietojumiem, ka mēs varam veidot šādus stāstus, un kā jūs redzat, tas uzdevums arī ir latviski. Tas, ko mēs pamēģināsim tālāk, pačakarēsim, tā teikt, latviski vienu manu bildi. Tātad mēs varam pievienot šim te arī savus attēlus, ņemsim un pievienosim, spiežot uz plusiņa, upload file. Mēs varam izvēlēties bildi no sava datora, no šīm vīrietim, stilīgas saules brilles. Tātad mēs ierakstam, ko mēs gribam, kādu mēs gribam izmaiņu šī konkrētajā attēlā un spiežam sūtīt. Un mākslīgais intelekts spēja tātad rediģēt esošu attēlu, pievienojot, diezgan stilīgi saules brilles un arī pareizi atspīdumi un izskatās ļoti dabiski. Tad paskatīsimies, kā viņš tiek galā ar komandu, lūdzu izveidojot šī attēla sānskatu. Sānskats ir tātad, mēs varam ielikt vēl iekavās, kā tas saucās, profils, ja? Pareizi latviski, profilu. Un apskatīsimies, kā tad šis te rīks tiks galā. Kā jūs redzat, viņš nespēja noteikt, kāds izskatās man zods, jo man zods tāds nav, bet ir diezgan tuvu un diezgan precīzi. Diezgan precīzi ir tas uzģenerētais, pat ar visām uzģenerētajām saules brillēm. Tā, kad gribētos teikt, kad ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka tas, ko mēs varam redzēt, ir, ka viņš nespēja atpazīt vai nespēja no bildes nolasīt, piemēram, deguna izmēru un zodu izmēru. Kā jūs redzat, pagriežoties profilā, tas mans deguns un zods nav šādā te izmērā. Bet tas nozīmē, ka jūs gribētu, teiksim, kvalitatīvāku apstrādi ar sevi, tad jūs varētu, tad būtu jāliek iekšā bilde, kur var labāk, kur ir respektīvi seja, piemēram, 45 grādu leņķī, lai šis te rīks varētu labāk saprast jūsu sejas formas. Tad mēs varam pajautāt, piemēram, es lieku iekšā šīs te komandas latviski, es viņas pēc tam visas ielikšu arī zem šī te video, lai jūs varat nokopēt. Vai varat izveidot attēlu ar tālu skatu punktu un automātiski aizpildītu fonu. Ar tālu skatu punktu ir domāts zoom out un automātiski aizpildīt fonu, kas parāda visu šī cilvēka ķermenī. Apstīsimies, kā viņš ar šo tiks galā. Te jūs redzat, tā tad ir uzģenerēts pilnais skats. Tik sakumpis es dzīvē neesmu, apsolu, parasti stāvu taisniem pleciem, bet tik un tā fons ir aizpildīts un mākslīgais intelekts iedomājās, kādi varētu izskatīties. Man mājās pat īstenībā līdzīgi grīdi ir līdzīgā krāsā un bikses izskatās, ļoti reāli. Tā ir. Tad tas, ko vēl šis te rīks var forši darīt, mēs paņemam un augšuplādējam. Tātad mēs viņam varam pielikt vēl, ja jums ir kāds konkrēts produkts vai pakalpojums, tātad mēs varam pajautāt viņam, vai varat izveidot hiperrealistisku attēlu, kurā šis vīrietis tur šo rotaļu automašīnu, un mēs pievienojam bildi ar produktu, šī gadījumā ar rotaļu automašīnu, un uzģenerēsim. Un kā jūs redzat, sāk palikt mazliet ne pēc manis, sāk izskatīties, bet, kā jau es teicu, šī ir šī rīta pirmā versija, kur ir iznākusi pirms nedēļas, bet tātad viņš ir spējis izvilkt no kastes ārā un saprast, kāda šī automašīna varētu izskatīties un uzģenerēt to rokās, pat ja tas par līdz galam neizskatos kā es, un iespējams, ka man vajadzēja šī brīdī augšuplādēt vēlreiz, pamēģināsim manu oriģinālo bildi augšuplādēt un tad vēlreiz uzdot viņam šo te pašu uzdevumu. Un paskatīsimies, vai viņš tiks galā labāk, jo mēs redzējām, ka viņš jau bija paspējis izmainīt
manu izskatu, kamēr mēs tikām līdz šim te konkrētiem uzdevumam, un tad iespējams, lai labāk saglabātu to konkrētā tēla izskatu, tad mums ir, viņš ir līdz galam viņš nav ticis galā, bet tagad tas vismaz izskatās pēc manis, un manu rokā ir šī te konkrētā rotaļa automašīna. Tātad šis ir kaut kas, beidzot, ja jūs gribat ielikt savus auskarus kādam vai nu ģenerētam vai īstam cilvēkam ausīs, tad šis rīks ir kaut kas, ar kuru jūs varat vismaz tikt ar šo te galā. Tā. Tad ir iespējas mainīt cilvēku sejas izteiksmes. Piemēram, mēs varam piešķirt dusmīgu sejas izteiksmi. Tā viņš domā, kad es izskatos tādu dusmīgs. Tā nav, parasti tik traki nav. Un te mēs varam, piemēram, likt nokrāsot matus. Kā jūs redzat, un kā es minēju, šis rīks ir eksperimentāls, un ar viņu ir jāspēlējās, lai tātad atrastu, kas ir un patestētu, kādā veidā dabūt vislabākos rezultātus. Bet, kā jūs redzat, beidzot ir rīks, ar kura palīdzību jūs varat apstrādāt savas realistiskās bildes. Tas, ko es nenodemonstrēšu, bet kas bija interesantas pielietojums šim rīkam, un ja jums tas ir svarīgi, jūs varat patestēt, vienkārši skatoties, bija, ka šis rīks spēja noņemt ūdenszīmes no citām bildēm. Tā, kad, ja tas jums ir aktuāli, ja jums ir kādas bildes ar ūdenszīmēm, tad jūs varat patestēt šo te rīku, lai noņemtu ūdenszīmes. Tā, kad šis ir kaut kas, ko tad es aicinu jūs izmantot, ja jums šis rīks var palīdzēt jūsu klientu piesaistē, mārketingā, pārdošanā vai jebkurās citās jūsu aktivitātēs.